baltiskais kalkulātors strādājot uz 300 metriem ļoti lieliski, ko mums bija liels prieks. Nu, un tagad mums ir iespēja izmēģināt līdz kilometram, kā tad Alpex Pro strādās. Nu, vēl nav mēģināts. Cik precīzi baltiskais aprēķins, vai varam trāpīt tur, kur tēmējam. Un visbeidzot, vai attālu mērītājs strādā, lai nav jābūt kaut kāds stabuls un jādomā. Jo manā skatījumā tad pazūd jēga no tā attālu mērītāja, nav laika iedziļināties. Medībās te mums stāv uz vietas mērķis. Tikai jāizšķiras. Paņem korpusu pa kreisi. Ir! Super! Nu ko, tad var apgalvot, ka ar Alpex Pro jūs varat medīt uz kilometru. 600 oranžā krāsā. Izmēram attālumu. Izmēriet pirmo. Wow! Super! Par to man bija bažas. Nu ko, jāņem korpusiņš pār kreisi tādēļ, kad mazāk palielinājumu neredz. Tādēļ, kad vējš ir diezgan spēcīgs. Nu, Redzēji putekļus, ja? kur bija? Pa labi, man liekas, daudz. Kur? Nu, es pa zaļo. Okay. Nu, vējš varētu būt, nu varbūt. 800 pa kreisi, ja? Jā. Bingo loto. Nu ko, 600 metri ir. Wow, iznāca 700. Nu ko, mēģinam trāpīt pa 700. Tātad vēja korekciju mēs uz sajūtām. Medību režīmā. Nu ko, tad 700. Vējš uzpūt. Nu un ko tagad skatāmies, vai 800 metros pats galvenais man interesē attālu mērītājs. Jo teorētiski sanāk, ja tu nemaz nevar nomērīt, tad kāda jēga? Nav absolūti jēgas, jā. Pēc idejas var piešaut 5 profilus dažādās distancēs un mainīt. Tā ir tāda viena lieta, ko tu vienmēr medībās aizmirsīsi, ja esāt uz iepriekšējā profilu. Man tas nepatīk. Es nezinu, kā citiem. Manā skatījumā, ka tā mērītājs, tad viņam ir jāstrādā. Tā, nu ko, kur tad mums ir 800? Tāda minēšana. Mēs nezinām, kur spīd tas lāzeris. Nu jā, 600 metrus izmēra. Skanēšanas režīmu. Nav viņam tāda. Viņš nepiedāvā tādu funkciju pie baltiskā kalkulātora. Nu, es 2 minūtes mēģinu izmērīt attālumu 800 metros un dienas laikā tas man ir nesekmīgi. Tad jāsaka tā, pa to laiku noteikti mana superlapsa būtu prom. Tā kā, diemžēl, es nevaru dabūt 800 mērījumu. Un tad jāsaka tā, laikam ar Alpex Mikro tālšaušanas laime beidzās pie 700 metriem. Savādāk būtu tumsā. Bet dienā, diemžēl, 600 metri izdodas izmērīt, bet 800 metrus es mēru un nekas nenotiek. Jā, nu tur viena lieta, kas jāsaprot, ir tas, ka, ja mēs skatītos nakts optikas, tas lāzers ir normāli liels, un viņš kaut kur atspīd. Nu, tas medībās ir tālu jautājums, kurš ir tie 600 metros šausie, bet katrā ziņā balistika strādā, viss ļoti labi, bet jāsaprot ir tas, ka attālu mērītājs droši vien, ka tumsā mēs redzētu, kur viņš atcerojās, tad būtu vieglāk nomērķiet. Kas zina, varbūt sagaidīsim tumsu, ja pietiks munīcija, un aiz priekšu visu nešausim. Bet, nu, tāda situācija, tā kā Alpex Pro, ko var teikt, balstīgi strādā, attālu mērītājs dienā līdz 700 metriem arī strādā. Nu, un tas arī visumā viss. Un krustus mētā, nemētā un tā? Nē, ļoti precīzi iet. Mēs ar citu šāvām pa papīru, kas noskatījās iepriekšējos video. Principā lodītais attiekās, tā kā tur ir ļoti skaisti, un attāls ir tiešām superīgs. Iedosim Ēderam izšaut, lai viņš izšaut. Varbūt es nemāku.